Čau, Laim, lūgt apakaļ mūsu podkāstā Dievu futbolā. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts un esiet sveicināti mūsu jaunajā videoklipā. Jā, un šodien mums ir īpašs viesis. Andrēs Kondātjevs, lūdzu iesaistīties sevi. Visiem čau, jā. Prieks, ka jūs paaicinājāt man uz šito podkāstu, jā. Ļoti prieks, jā, visu šito, kā jaunie, jā. Dot kaut kādu iespēju vēl veciem parunāt, jā. Paldies jums par visu, par šito, jā. Liels prieks man. Kā jūs izdomājāt kļūt par futbolistu jaunībā? Oi, nu šitais jau jautājums jau tāds, jā. Man tētis spēlēja futbolu ļoti laba līmenī. Tēvocis spēlēja futbolu ļoti laba līmenī. Vectevs spēlēja futbolu, jā. Nu, un mēs ar draugiem tā atveras tā futbola sekcijā, jā, un skola man bija 6 gadi. Un mēs izdomājam, ka, jā, visu bērnību ar bumbu, kāpēc nepamēģināt mums aiziet uz turieni. Un tā arī ievelkās šitais te, jā, no 6 gadiem. Kādā komandā jūs teicat spēlē? Uh, nu, tas bija, kad viņš sākās spēlēt, tas jau bija PSRS laiki, jā. Nu, tagad es nenosaukšu tieši, kura pirmā komanda viņam bija, jā. Tas pēc tam viss bija armijā, un pēc tam viņš spēlēja jau te Latvijā, atbrauca te uz Latviju, un spēlēja Ogrē. Ogrē tas bija, es, Ogrē kā bija komanda saucās. Nu, labi, ne par to. Ogrē, pēc tam Rīgas Daugavā, Lielupē. Jā, Lielupē viņi izcīnīja Latvijas, man liekas, kausu. Jā, un sudraba medaļa viņam, jā. Nu, ir paspēlēts, jā, viņam, un ir no kā ņemt pieredzi un ieklausīties, jā. Tagad es varu ar viņu pastrīdēties bišku, jā. Bet agrāk man bija respekts, jā, ka viņš to kaut ko pasaka, jā. Tad vajadzēja pieklausīties, jā. Ot tā. Jā. Okay. Ko jūs darīsiet tagad, kad beidzat spēlēt futbolu? O, nu, man draugi saka, ka laikam es nekad nebeigšu spēlēt futbolu, jā. Kaut kādā tur veterāņu turnīrē 100 punkti piedalīšos, jā. Bet tā, ka vispār beigt spēlēt, es pagaidām neplānoju. Bet, ja sanāks tā, ka es beigšu futbolu, nu, tad es pievēršos vairāk ģimenei, jā, darbs ģimenei un laikam atpakaļ. Jā, ar to visu gadu tu spēlē futbolu, gan lielo, gan pēc tam telpās, pēc tam minifutbols, un gribas vienkārši atpūsties. Jā, Mm. futbols ir sirdslieta. Vai? Jā, tad kuri ir tā kā, jūsu top 5 mīļākie ārzemju spēlētāji? O, tas jau no bērnības laikam tas ir. Tas būs Zinedine Zidane, Mm. pēc tam Ronaldinho, Ronaldo. Nu, jūs zināt, ne par šito Jā, jauno jā. Ronaldo vecais, jā. O, ļoti daudz viņus, ļoti daudz. Ariana Robben, jā, nu, var daudz nosaukt, bet ļoti daudz. Mm. Viņi, nu, tas pats Messi, jā, tagad Ronaldo, jā, viņi vienkārši taisa vēsturi, jā. Viņi ir, kur tiekties un līdzināties viņam, jā, jauniešiem, jā, bet tādā ziņa, ka Ronaldo ar savu vairāk to darbībām, jā, to treniņu nodarbībām, jā, viņš tika pie tāda talanta, jā. Nu, mēs ir vairāk talants, jā, Jā. bet vajag strādāt, cītīgi strādāt, un pēc tam tad būs rezultāts. Kamēr mēs runājam par spēlētājiem, kā jums šķiet, pēc jūsu spēlēšanas stila, kurām spēlētājiem jūs vairāk līdzināties? O, tas grūts jautājums. Es pat nevaru pateikt. Es domāju, otra tāda spēlētāja nav ar tādu stilu.
Tas vienīgais tikai tāds. Jā, Pats nezinu, ko darīšu. Jā, Jā, no tā. jā. jā tad kur ir nu, tavējie top 5 tādi ārzemju tā kā, klubi, tā kā, nu, arī, Klubi, jā. nu, klubi arī, jā. Real Madrīds, jā, nu, pēdējā laikā viņš vienkārši bliež, jā. Barcelona, jā. Tas pats Arsenāls, jā, agrāk viņš bija ļoti, ļoti, mana bērnam viņš bija ļoti, ļoti labs klubs, jā. Jā, Manchester United mana jaunība arī bija ļoti labs. Tagad labi neiet viņam, jā. jā, tas ir stulbi. Jā, un piektais laikam būs, pat nezinu, Skonto agrāk, kad viņi spēlēja, jā. Tur vismaz mēs varējām skatīties, kā viņi spēlē, jā. Jā, Jā, tas ir vairāk mūsējs futbols nekā ārzemī. jā. Mm. Un tad, kā jums šeit, kāds bija jūsu sniegus mini futbola izlasē? Nu, šogad bija slikti, es varu pateikt uzreiz. Nu, negaidījām, un es negaidīju, ka tā būs. Ļoti labs sastāvs pa uzvārdiem, jā, ļoti labs. Bet pietrūka, kaut kas mums pietrūka. Laikam tos vairāk treniņus, jā, vairāk sadarbības savā starpā vajadzētu, jā. Nu, pietrūka. Nu, tā gādās, tas ir futbols. Vai tu Jā, zaudē, vai tu vinē. Nu, mēs šoreiz zaudējām. Tos spēles, kuras mums nevajadzēs zaudēt. jā, Mm. jā. Jā, tad kurš ir tavs tā kā mīļākais sporta veids ārpus, tā kā, nu, U, tas uh, arī labs jautājums. Jā, jā, kaut kāds pasaules čempions hokejs iet, jā, mm, es labprāt pastīšos. Basīti arī pastīšos. Tas nav kaut kāds viens sporta veids, jā. Es tomēr no komandas sporta veida, jā, un man patīk gan basketbols, gan futbols. Kaut kādā brīdī man iegāja sirdi Formula 1. Ot, pēc tam Netflixā skatījos seriālu, jā, un tas man kaut kā ievilka, bet labi, tas pārgāja man. Jā. Ok, tad ieskaitot jūs, kas jūs top 3 ogru naidu spēlētāji, tā kā pēc labuma līmeņa? Pēc labuma es Jā, nevaru tur likt pēc labuma. Es teikšu, ka visa komanda ir pat labi, kas labāka. jūs top 3 labākie draugi no ogru naidu? Nogru United, Jā, nu arī viņus daudz. Es nevaru tā arī viņus kaut kā. Nu, vienīgais tāds vairāk man draugs, nu, uz sirdi tas ir Denis Astrovskis, protams, jā. Ar viņu mēs arī ļoti tuvi draugi, nu tā kā pa dzīvi, jā. jā, Jā. Ar Juris Kabardī, viņš tagad treneris, jā, bet mēs jau no pašas bērnības jau spēlējam kopā futbolu. Ar Aivi Rubinu tas pats, ar Emilu Latkovsku tas pats, jā. Mēs visi no vienas bērnu futbola skolas izgājām, jā. Nu, tur viss ir, nu, tur Ogrināti tas ir visi draugi. Jā, tur nevar būt, tu man neesi draugs, tu man esi draugs, ja es ar tevi nerunāšu. Nu, tur nevar tā. Tur tāda atmosfēra, ka visi ir draugi, visi ir kolēģi, visi ir čomi, ar ko var parunāt viens uz vienu. Jā. Nu, tur nav tā kā es ar viņu nerunāšu, viņš ir par jaunu priekš manim. Jā. Nav. Vienalga, vai tas būs Roma Fanāsevs, kuram 18, 19 gadi, jā, un man, kuram ir 37 gadi, jā, mēs mierīgi varam aiziet parunāt, jā, mēs varam pasmēties, mēs varam izrunāt. Viņš var pateikt, man tur man kļūda bija, nu vairāk es viņam varu pateikt, ka viņam kļūda, jā, jā, jauniem, jā, viņi tomēr respektē to pieredzi, kas man bišku ir, jā. Bet tā pa lielam, visi ir draugi, visi ir čomi, tikai visi sirdī. un pēdējais jautājums, jūs vēl spēlēsiet ogrē vai šobrīd beigsiet karjeru ogrē? Pagaidām man grūti pateikt. Jā, tas, protams, ar sirdi un dvēseli es gribu vēl spēlēt, bet ar galvu es saprotu, ka tomēr gadi ņem savu. Jā.
Bet varu pateikt vienu, ka no futbola es vēl neaizēju. Bet Ok. kā būs tālāk, viss mēs redzēsim. Jā, Mhm. labi, tas vēl laikam būs viss. Paldies. Jā, un Viss. Paldies jā. jums! Mhm. Paldies! Jā, labu vakaru! Jā. Paldies jums, ka paaicinājāt, ka sagatavojat jautājumus. Priekš manim tas ir ļoti, ļoti, ļoti patikami. Paldies jums! Mhm. Lai Paldies, foršs Patrik. vakars un lai skatītājiem būtu baudāms un ļoti labs video. Paldies. Jā, Čau! paldies jums, jā, visu labu. Atā. Čau!